Es iepazinos ar Veroniku parkā skeitojot. Ar viņu bija forši aprunāties, un mums bija līdzīgas intereses. Man šķiet, ka mēs nedaudz iepatikāmies viens otram. Apmēram pēc nedēļas es viņu uzaicināju uz randiņu, un viņa piekrita. Tas bija forši. Mēs bijām nešķirami, darījām visu kopā, it kā jau gadiem būtu pazīstami. Mēs pat runājām, pabeigdam viens otru teikumus. Man riktīgi patika šī meitene. Apmēram pēc kāda mēneša viņa jokojot ierosināja, ka mēs varētu pārgulēt, un tas man totāli pārsteidza. Es sāku domāt, vai nav par ātru, bet no otras puses es negribēju sagādāt viņai vilšanos. Es centos izvairīties no šīs tēmas, bet viņa nelikās mierā. Viņa teica, ka tā mēs varētu apliecināt savas jūtas. Es viņu mīlēju un gribēju, lai viņa to zina. Es sāku raizēties, ka tad, ja nepiekritīšu, viņa nodomās, ka man neinteresē un galu galā es viņu zaudēšu. Es pajautāju labākajam draugam Artūram, ko man darīt. Viņš teica, ka neredzot problēmu. Veronika ir foršs zaķis un man būtu jāpriecājas, ka viņa ir uzņēmusies iniciatīvu. Pēc dažām dienām Veronika pateica, ka viņas vecāku nedēļas nogalē nebūs mājās un ka viņa visu noorganizēs. Viņa bija sajūsmā. Nakts bija pilnīgi izgāšanās. Galīgi ne tādu, kādu iedomājos pirmo seksu ar meiteni. Mēs abi bijām sanervozējušies un jutāmies neveikli. Man bija nenormāls kauns, es sāku domāt, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Veronika izplūda asarās un sāka atvainoties, ka ir mani pievīlusi. Mēs vairs neesam kopā. Es gribēju izrunāties ar Veroniku, bet nevēlos viņu vēl vairāk sāpināt. Es tāpat nezinu, ko teikt. Mēs vairs pat nesveicināmies. Žēl, ka agrāk neizrunājāmies.